Šis projekts dzima no vēlmes būt kopienā, nebūt vienam, darīt kaut ko kopā. Un caur to, kas taps, caur rezultātu, parādīt arī pasaulē, Latvijas sabiedrībai, Rīgai, ka B+ kopiena, ka biseksuāli cilvēki eksistē, ka mēs esam dažādi, bet te pašā laikā kopā. Mums ir kaut kas mūs vieno, bet mēs neesam homogēni. Arī karogs atspoguļo šo pašu, ka mūsu pievilcība pret dažādiem cilvēkiem, viņa nav vienāda, un katrs no mums izjūt savu pievilcību, seksualitāti, identitāti dažādā veidā, bet tāpat mēs atrodam ļoti daudz kopīga. Man kā vienam no šī projekta bīdītājiem tas ir bijis svarīgi, lai iesaistītos pēc iespējas vairāk cilvēki, pēc iespējas plašāk kopiena, lai tā tiktu reprezentēta pēc iespējas labāk un tiešām atspoguļotos tā dažādība. Kopiena nav nekas bez cilvēkiem. Kopiena veidojās tad, kad cilvēki sanāk kopā un rada kaut ko. Un man šķiet, ka šis tamborētais karogs ir kaut kas, ko mēs kopīgi radījuši. Tieši tāpat kā šī kopiena, kopā būšana un radīšana ir tas, ko es domāju, ka mēs gribam nodot ar šo projektu. Šis ir projekts, kurš, es nezinu, vai tas ļoti daudz ko mainīs mūsu pasaulē, mūsu mazajā Latvijā, Rīgā vai kā, bet tas ir kaut kas, kur es redzu pats savas vērtības, ka es varu viņas izlikt tālāk un nodot savu to mazos pāris uztamborētos kvadrātiņus un ar viņiem paveikt jau kaut ko lielāku. Man patīk dažādi rokdarbi un hobiji, un es meklēju gan draugus, gan vienkārši kopienu, kur to varētu darīt kopā. Šis ir tik mīļš projekts, kur tiešām atnāk 10, 15, 20 cilvēki sēž apliep galdu vai vienkārši uz krēsliņiem sēž un tamborē. Es tamborēju visu laiku, un man gribās piedalīties kaut kāda projekta, kur man nevajag nekā viņu pabeigt. Kur es vienkārši varu atnākt, patamburēt mazliet, un tas būs viss, un tas ir viss, kas no maniem ir vajadzīgs. Man tas kaut kā simbolizē, ka mēs katrs esam individuāla daļa no kaut kā lielāka, no tās baja kopienas. Mums katram ir varbūt baja identitāte vai kā katrs to sauc, bet tad sanākot kopā, mēs esam stiprāki vai redzamāki vai tā tālāk. Tas neons dzim no tām sarunām ar saviem tuviem cilvēkiem par to, ka tu runā par savām sajūtām, un tu saproti, ka arī citi cilvēki tā jūtās, par to, ka tu nejūties piederīgs ne tajā hetero pasaulē, ne LGBTQ pasaulē. Es jūtos beidzot piederīga kaut kur. Jā, man tas ļoti, ļoti daudz ko nozīmē, tāpēc, kā jau minēju, es ļoti kvēlu par to visu identitāti un par to, ka visiem ir tiesības būt, kādi viņi ir. Cilvēki nezina, ko nozīmē biseksualitāte, tā kā ļoti daudz to uztver par fāzi, vai nu par fāzi, kurā tu nezini, ko tu esi, un tu pēc tam atgriezīsies pie pretējā dzīvuma partneriem, vai tā ir fāze, kurā tu aiziesi pie sava dzīvuma partneriem, bet ir situācijas, kur tas nav iespējams, kur tu nepaliec pie viena vai pie otra, un tad tu sanāk ļoti daudz domāt par to savu seksualitāti, un viņu arī tā kā questionot. Ir tik daudz jautājumi. Par to, ka to sarunu gaitā tu saproti, ir arī citi cilvēki, kas tā jūtās, un mēs esam daudz, un mēs neesam vieni. B+ cilvēki, biseksuāli, panseksuāli, homoseksuāli, poliseksuāli, queeri, questioning, ka mēs esam dažādi, bet mēs esam vienoti. Mums patīk darīt radošas lietas, mums patīk sanākt kopā. Vienīgais veids, kā protestēt, kā darīt par sevi zināmu, nav protests pie Saeimas. Mēs to varam arī darīt caur mākslu, radoši un caur ļoti patīkamām un siltām sajūtām.